Sveicināt šodien! Man tādās puķēs ir, jo mums vakar bija draudzē brīnišķīga 10 gadu jubileja Rīgas draudzē. Un paldies katram sveicējam un paldies par jūsu pateicību un lūgšanām par mums ar mācītāju Kasparu kā mācītājiem un arī par draudzi. Un Dievam ir brīnišķīgas lietas priekšā un pateicamies Dievam par to, ko viņš ir darījis katra atsevišķā draudzes cilvēka dzīvē un mūsu draudzes dzīvē kopumā. Un šodien mums ir tēma. Šajā tiešraidē mēs runāsim par ūdens kristību. Un ūdens kristība, kā es devu šo virsrakstu, ka tā ir derība ar to kungu. Un derība, tas ir tādā mūsdienu valodā mēs varētu teikt, tas ir tāds līgums, tā ir publiska lieta, publiski, kad mēs pasakam, kas ir kungs mūsu dzīvē, un mēs nekaunamies no Jēzus Kristus, un to mēs pasludinām publiski, gan visu sātana valsts priekšā, debesu valsts priekšā, to cilvēku priekšā, kas ir liecinieki, mēs pasludinām, kurš ir kungs mūsu dzīvē. Tātad skatīsimies tagad pamazām ar vairākām rakstu vietām, jo mums ir ļoti svarīgi darīt to, ko Dieva vārds mums saka darīt. Jo tad, kad mēs paklausam Dieva vārdam, tur ir Dieva žēlastība. Un ja jau Dieva vārds mums saka, ka Jēzus teica, kas tic un top kristīts, tas tiks svēts. Un ja Jēzus runāja šos vārdus, tas nozīmē, ka tiem ir liela nozīme, un tas ir citādāk, ja tu neesi kristīts un tevi Dieva žēlstības dāvana, ka tu vari tikt kristīts ūdenī. Un pirms mēs šo nodarbību sāksim, mēs lūgsim Dieva žēlastību. Mīļais Tēvs, es Tev pateicos par katru vienu, kurš klausās šo raidījumu, un es lūdzu, lai Dieva vārds krīt katra viena sirdī, nesot brīnišķīgus augļus, un tas auglis ir prieks un paklausība, ka mēs varam kalpot Tev, mūsu debesu Tēvs, tā kā Tu esi to sakārtojis, lai mūsu ticības dzīve nāk ar prieku un brīnišķīgiem augļiem. Paldies par žēlstību, ko Tu man dod šo vārdu mācīt šodien, un katram vienam to uzņemt Jēzus Kristus brīnišķīgajā vārdā. Amen. Tātad vēlreiz mēs šodien runājam par ūdens kristību, un es lasīšu no Marka evaņģēlija 16:16. Marka evaņģēlijs 16:16. Un šie ir mūsu kunga Jēzus Kristus vārdi. Un viņš saka, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Viņš nesaka, kas netic un netiks kristīts, viņš tā nesaliek to kopā. Tātad kristība tā ir dāvana, tā ir žēlstības dāvana, galvenais ir ticība uz Jēzu Kristu, bet viņš saka, ja tu ticēsi un tiksi kristīts, tu tiksi pestīts, vai tu varēsi saņemt visu šīs Dieva dāvanas, ko viņš tavai dzīvei ir paredzējis. Un to jau mēs arī redzam, šo ūdens kristību paša Jēzus dzīvē, kad viņš nokāpa ūdens kristībā un viņš tika pagremdēts. Un mēs arī varam lasīt par Jēzu Kristu Mateja evaņģēlijā 3:16. Mateja evaņģēlijs 3:16. Un mēs zinām, ka ja mēs tā īsti gribam studēt, tad mums jāpaskatās arī kādi citi tulkojumi. Mēs nevaram skatīties tikai latviešu tulkojumu. Bet vispirms es lasīšu, kā mums ir latviešu tulkojumā. Un kad Jēzus bija kristīts, tas ir Mateja 3:16. Un kad Jēzus bija kristīts, tātad ūdens kristībā, viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Šeit ir latviski rakstīts, ka viņš izkāpa no ūdens, bet tad, kad mēs skatāmies citos tulkojumos, ka Jēzus izcēlās, tātad viņš bija kaut kur iekšā un viņš iznāca ārā. Tas nav
kad viņam tika uzlietas dažas piles vai arī nedaudz ūdens uz galvas, bet viņš bija iekšā un viņš izkāpa ārā. Tātad mēs visās vietās sekojam Kristum, un arī pareizi ir sekot šajā ūdens kristībā, un kādēļ tūlīt mēs skatīsimies Dieva vārdā. Un tātad vispirms šis vārds kristīt, ko nozīmē? Te tiek lietots šis vārds, kas ir baptizo. Tas ir grieķu vārds, kas nozīmē iegremdēt, iemērcēt vai pagremdēt. Šo terminu lietoja arī tādās komercu lietās, ka tad, kad vajadzēja iemērkt balinātājā, lai pēc tam iemērtu audumu kādā citā krāsā, lai viņu nokrāsotu, lietoja šo vārdu baptizo vai baptizēt. Tas nozīmē, ka, piemēram, kā cilvēks, es runāju par Jēzus laiku, kā cilvēks atnesa audumu, viņam, piemēram, vajadzēja zilā krāsā viņu nokrāsot, un viņu iemērt šo audumu vai baptizē, baptizo, viņu iemērts ūdenī, kurā ir zilā krāsviela, un tad, kad tas audums tiek pilnībā iemērcēts, viņš tiek izņemts ārā, un viņš ir tātad zilā krāsā. Tātad baptizo nozīmē iemērcēt. Un tad mēs arī varam saprast, ko Bībele domā ar šo vārdu kristīt. Visu, ko mēs darām saskaņā ar Dieva vārdu, jo ja mēs darām to tā kā Dieva vārds mums saka, pievienojot tam klāt savu ticību, jo ja mēs neticētu, mēs tās lietas nedarītu, bet paldies Dievam, ka mēs varam lasīt Dieva vārdu, mēs varam klausīties Dieva vārdu, un tad mūsos rodās ticība, un tad ticībā mēs paklausam un varam saņemt, kad atbrīvojās mūsu personīgajā dzīvē Dieva spēks, Dieva žēlastība, jo Dievs ir mums sagādājis visas iespējas, lai mēs šo ticības dzīvi varam dzīvot uzvarā un spēkā un Dieva pārdabiskajā. Par nožēlu daudz cilvēki ir darījuši kādus reliģiskus rituālus bez ticības, bez izpratnes, un tas viņiem nav palīdzējis. Un arī tāpat mēs varam kristības rituālu darīt reliģiski. Vienalga, vai tas ir apslakot, vai pat iemērcot ūdenī ar ūdens pagremdi. Tas arī var būt kā rituāls, kur tu nesaproti, kur tu nepievieno ticību klāt, un varbūt tu neesi vispār domājis dzīvot, kad Jēzus ir tavs kungs, un tad arī tas daudz tev nepalīdzēs. Kā mēs tā smejamies, kad pirms tu iekāpi ūdenī, tu biji savs grēcinieks, un izkāpjot no kristību ūdens, vienkārši paliec slapjš grēcinieks. Bet ar tevi tā nebūs, tādēļ tu klausies šo brīnišķīgo Dieva vārdu. Tātad Jēzus saka, ka mums ir jātiek kristītiem, un ja tas būtu mazsvarīgi, tad viņš to nebūtu sacījis. Un tā ir nozīmīga lieta, tātad Dievs atbrīvo savu žēlastību, viņš mums dod to, kas mums ir vajadzīgi, tad, ja mēs sekojam, paklausam viņam arī šajā ūdens kristībā. Ūdens kristība kā tāda cilvēku neglābj. Ūdens kristība tavus grēkus nepiedod. Jēzus asinis glābj. Tava ticība Jēzum, ka viņš ir samaksājis par taviem grēkiem, tas mūs glābj. Tātad, kad mēs darām Jēzu par kungu savā dzīvē, kā ir rakstīts 2. Korintiešiem 5:17, ka viss vecais ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns, mēs dzirdējām evaņģēlija vēsti, mēs uzņēmām Jēzu savā dzīvē, kā mūsu grēku piedevēju, un ne tikai, bet kā kungu mūsu dzīvē, mēs izdarījām savu lēmumu, mēs vairs nedzīvosim grēka dzīvi, mēs nošķiramies no pasaules veida, no pasaules domāšanas veidu, no kā viņi dzīvo, kāds ir viņu vērtības, un mēs izvēlamies sekot Jēzum Kristum. Tātad, vispirms mēs uzņēmām Jēzu savā dzīvē, kā kungu un glābēju, un tas radīja uzreiz momentā paliekošas izmaiņas mūsu garā, uzreiz tajā brīdī. Tātad ar to Bībele saka, ka viss vecais ir pagājis, viss ir tapis jauns. Uzreiz mums ir
izmainīts mūsu gara cilvēks. Mēs neesam tas pats, kas iepriekš. Mēs esam atzimuši no jauna. Dievs mums izņem no mūsu krūtīm akmens sirdi, tā tēlaini sakot, un ieliek miesas sirdi. Akmens sirds ir tā, kas negrib Dievu mīlēt, kam ir vienalga, kas ir nocietinājusies, un miesas sirds ir tā, kas mīl Dievu un ir jūtīga pret Dieva likumiem. Bet tad, kad mēs esam Jēzu uzņēmuši savā sirdī kā kungu un glābēju, tad seko nākošais solis, ka mēs publiski apliecinām, kas ir kungs manā dzīvē, kam es sekoju. Tas ir līdzīgi, kā arī piemērs ir par laulības dzīvi. Tu jau neiemīlies savā izredzētajā tad, kad tu aizēji vai uz zaksu vai uz baznīcu salauzties. Tu esi iemīlējies pirms tam, un tu jau esi nolēms dzīvot kopā ar savu izredzēto, un tad jūs aiziet un publiski to apliecinat cilvēku priekšā ar savu jāvārdu, ka jūs esat nolēmuši dzīvot savus dzīves veltīt viens otram. Un tāpat, kad mēs kristībā, mēs publiski apliecinam, kam mēs piederam, kas ir mūsu dzīves kungs, mēs nekaunamies no tā. Tātad ūdens kristība ir publiska apliecināšana. Publiska apliecināšana par ko? Par tām izmaiņām, kas jau mūsu sirdī ir notikušas. Par to, ka Jēzus jau ir mūsu kungs. Mēs vairs nesakojam pasaules ceļā. Mēs vairs neejam grēka ceļā. Bet Dieva žēlastībā mēs sekojam un paklausam kungam Jēzum. Un Bībele ir mūsu ceļa karte. Tātad tās izmaiņas, ko Dievs jau ir radījis mūsu iekšienē, mēs to parādam uz āru. Mēs vairs neesam iepriekšējais cilvēks. Dievs ir sācis darbu manā iekšienē, un tas izpaužas arī manā rīcībā uz āru. Tad, kad mēs tiekam kristīti, mēs varētu teikt arī tāds attēls, mēs identificējamies ar Jēzu Kristu. Kādā veidā identificējamies? Vispirms mēs identificējamies viņa krustā sišanā un nāvē. Romiešu vēstulē 6. nodaļa. Romiešu vēstule 6. nodaļa. Es sākšu no 2. panta un līdz 8. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Tātad mēs esam nomiruši grēkam, mēs kristībā parādām, ka mēs esam nomiruši grēkam. Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē. Tātad, kristot, pagremdējot ūdenī, tas attēlo, ka tu tiec tā kā kapā aprakts. Tāpat kā Jēzus Kristus, ka viņš nomira, ka tu arī tiec aprakts, kā Jēzus nāvē, tu tiec aprakts, bet jau nepaliec zem ūdens, tu piecēlies augšā, par to pēc mirkļa. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē. Un tagad, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā, saki Dieva godībā, Dieva godības spēkā. Tātad pēc tā, ka tu esi pagremdēts ūdenī, tu tiec piecelts augšā, nevis lai dzīvotu tādu pašu grēka dzīvi, bet lai dzīvotu Dieva godības spēkā. Dievs tev dod savu spēku. Dieva godības spēkā uzcelts no mirušajiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Saki, man ir atjaunota dzīve, atjaunot dzīve. Jo, ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Tātad mēs identificējamies ar Jēzu gan viņa nāvē, tiekot pagremdēt ūdenī, gan arī pieceļoties no ūdens, simboliski tā ir augšām celšanās dzīve. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu.
Tātad kristībā mēs apliecinām, ka es vairs nevēlos dzīvot to dzīvi, ko es dzīvoju nepazīstot Kristu. Tagad Dieva žēlastībā es lūdzu Dieva apžēlošanu, lai viņš man palīdz katrā solī, lai viņš man dod savu spēku, lai es varu dzīvot no grēka brīvs, uzvaras dzīvi Jēzu Kristu. Marka evaņģēlijs 1:4. Marka evaņģēlijs 1:4. Un tātad Marks mums tik brīnišķīgi šeit pasaka, Jānis Kristītājs. Tātad arī, ja mēs teiktu tajā grieķu valodā, Jānis Baptizētājs. Jānis, angļu valodā viņi ir paturējuši to grieķu vārdu, John the Baptist. Tātad tas, kurš kristīja, baptizētājs, kas nozīmē pagremdētājs, nāca tuksnesī sludinādams grēku nožēlas kristību, uz grēku piedošanu. Tātad, un pēc tam vēl mēs varam saprast, ka Jānis Kristītājs, viņš sludināja, kad ir no grēkiem jāatgriežās. Un tad, kad mēs tiekam kristīti, mēs zinām, ka mēs esam kā savu izvēli izdarījuši, ka mēs izmainām savu prātu, mēs izmainām savu domāšanu, mēs izmainām savas vērtības, mēs izmainām savus ideālus, mēs izmainām savu uzvedību. Un mēs nevaram paši sevi izmainīt. Tas ir Dievs, kas mūs maina. Viņš mums dod žēlastību mainīties. Un tādēļ mēs izlūdzamies šo Dieva žēlastību, publiski pasakot, Dievs, es piedaru tev, dod man žēlastību dzīvot tev. Jānis sacīja, ka Jānis sludināja atgriešanos no grēkiem. Ko nozīmē atgriezties? Tas nozīmē, ka tu esi gājis vienā virzienā, tu apstājies un tu apgriezies un ne pretējā virzienā. Tātad pirms mēs Jēzu pazinām, mēs gājām šo grēka ceļu un mēs dzirdējām evaņģēliju. Mēs sapratām, ka mēs esam grēcinieki, teicām, Kungs Jēzus, piedod manus grēkus, es esmu grēkojis, un tagad es dzīvoju tev. Un mēs izdarījām šo lēmumu, un mēs to publiski apliecinām kristībā. Tātad, lai cilvēks tiktu bībeliski kristīts, vispirms ir viņam jāatzīst, ka viņš ir grēcinieks, viņam vajag pestītāju, un viņš nolēma, ka viņš uzņems Jēzu savā dzīvē, un viņš pieņem Jēzu savā dzīvē kā kungu un glābēju. Un vēlreiz to nevar pārāk maz akcentēt, ka ūdens kristība pati par sevi mūs nedara svētus. Ja tu nepievieno klāt savu nožēlu par to, ka tu esi gājis nepareizi, un savu izvēli, ka Dieva spēkā tu sekos viņam, tu pieņem Jēzus upuru savā dzīvē, tu pieņem Jēzus asins, jo tikai Jēzus asins nomazgā mūsu grēkus. Un ja tu esi pieņēmis šo Jēzus Kristus upuri, tikai tas šķīsta tavu sirdi. Un ūdens kristība ir, ka tu apliecini cilvēku priekšā. Un tādēļ arī šī mazo bērnu kristība, viņa nav bībeliska. 1-gadīgs, 2-gadīgs bērns, viņš pat nevar saprast, ka viņš ir grēcinieks. Un viņš nevar izdarīt lēmumu, es tagad sekošu Jēzum. Un Bībele nemāca, ka vecāki var izdarīt lēmumu cilvēku vietā. Tev pašam, kaut arī tavu bērns, vai ne, tev pašam ir jāizdara lēmums. Un tad, kad bērns ir pietiekoši nobriedz, kad viņš var saprast un izdarīt lēmumu, ka viņš grib sekot Jēzum, un ja viņš ir no kristīgas ģimenes, kur vecāki var sekot līdz šai viņa izaugsmei un var mācīt Dievu ceļu, tad ir tas vārds, kad es un mans nams, mēs topam kristīti, vai ne? Bet, ja tu esi bijis kristīts kā bērns, ka tu pat neesi apzinājies, tev vecāki ir sacījuši, ka tu esi bijis kristīts,
šodien tu esi uzņēmis Jēzu Kristu kā kungu un glābēju savā dzīvē, tad nākošais solis ir, ka tu apzināti izdari šo lēmumu. Es nomirstu grēka dzīvē, es ceļos augšā Dieva spēkā un es liekos kristīties, jo tas ir nākošais paklausības solis. Arī līdzīgi saka Apustuļu darbos 2:38, Apustuļu darbi 20:38, apustulis Pēters. Vasaras svētku dienā viņš saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties, ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemt svētā gara dāvanu, jo šis solījums dots, 39. arī, jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas ir vēl tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Tātad tas ir arī mums šī dāvana, šī svētā gara dāvana, bet viņš saka vispirms atgriezieties no grēkiem un tad tieciet kristīti, liecieties kristīties. Jo grēku piedošana nav tad, kad mēs tiekam kristīti, bet tad, kad mēs Jēzu uzņemam savā sirdī caur ticību Dieva vārdam. Tātad nav vajadzības kristīt mazu bērnu, jo viņš nevar saprast, ka viņš ir grēcinieks. Arī Jēzus teica tādā kārtībā, kas tic un top kristīts, tas tiks svēts. Un tātad tas, ko Dieva vārds saka, tas vienmēr mūsos rada ticību. Un tad mēs, paklausot Dieva vārdam, daram arī šīs darbības, šos paklausības soļus. Jo Dieva vārds arī saka, viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Un viņš saka, bez ticības nevar Dievam patikt. Tātad vispirms ir šī ticība, un tā kā ūdens kristība nozīmē iemērcēt, pagremdēt, iegremdēt, aprakt. Ja tu neesi ticis ūdenī aprakts, un tu tici Jēzum kā savam kungam un glābējam, tad dej pie savu mācītāju, saka, ka tu gribi tikt kristīts, un lai viņš izdara šo paklausības soli, lai tu varētu dzīvot jaunu, uzvaras pilnu, godības pilnu dzīvi. Brīnišķīgi raksturvieta ir 1. Pētera 3, 20 un 21. 1. Pētera 3, 20 un 21. Kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad Dieva pacietību nogaidīja Noās dienās, kad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudz, proti 8 dvēseles cauri ūdenim, tas attēlo kristību. Tātad Noā plūdus apustulis Pēters pielīdzina kā attēlam par kristību. Un tagad apustulis Pēters paskaidro. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tas arī nenozīmē, ka dod grēku piedošanu, bet dod šo Dieva labvēlību, šīs žēlstības dāvans viņš atbrīvo. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūkšanās Dievā caur Jēzu Kristus augšām celšanos. Tātad kristībā Dievs tev dod tīru un šķīstu sirdsapziņu, un tas ir brīnišķīgi. Apustulis Pāvils, viņš arī tika kristīts, kad Ananija gāja pie viņa, un Dievs sūtīja. Un apustulis Pāvils saka savās vēstulēs, uzņemiet mani, es nevienam neesmu neko ļauna darījis. Un mēs varētu teikt, apustuli Pāvili, kā, vai tu neatceries, tu taču sargāji drēbes, kad Stefanu nomētāja ar akmeņiem, tu postīji Kristus draudzi, meti cietumā, tas tev patika, kā tu var teikt, neko neesmu ļauna darījis. Redzi, viņš ļāva Dievam šķīstīt viņa sirdsapziņu, un tad arī daudz cilvēki, ka viņiem ir tā, pagātnes grēku apziņa, un kā vai tad viņi varētu būt brīvi no tā, un tās domas atkal nāk, bet tad, kad tu tiec kristīts ticībā, tavs vecais cilvēks tiek aprakts, un tu celies ar jaunu, šķīstu sirdsapziņu, un tas ir brīnišķīgi. Un ja kāds no jums vēl, kas klausās, un tu nebūtu atdevis savu dzīvi kungam Jēzum, ja viņš nav tavs glābējs, tad šī brīdī varbūt tu saki, jā, es jau esmu kristīts, bet varbūt tu netiki kristīts ar
ticību, tas nozīmē, ka Jēzus vēl nebija kungs savā dzīvē, tad dari šo pirmo soli, lai tu pēc tam arī vari darīt šo brīnišķīgo ūdens pagremdes darbu, kad vecais cilvēks tiek aprakts un jaunais ceļš augšā. Un tad saka pēc manis šo brīnišķīgo lūkšanu, saki, dārgais kungs Jēzu, es dzirdēju tavu vārdu, ka tu esi grēku piedevējs. Piedod man manus grēkus, nāc manā dzīvē, esi mans kungs un glābējs, tīri un šķīsti manu sirdi, dod man šo jaunu piedzimšanu, jaunu garu, lai es varu mīlēt tevi. Esi kungs manā dzīvē. Es ticu, ka tu samaksāji par maniem grēkiem pie krusta. Tu tiki aprakts un augšā cēlies un nāksi atkal. Paldies, ka man ir piedots, jo Jēzu, tu esi kungs manā dzīvē. Āmen. Un ja tu lūdz šo lūkšanu, es tev kā evaņģēlija kalps saku, ka visi tavi grēki ir piedoti šinī brīdī, jo tu ieaicināji Jēzu savā dzīvē kā kungu un glābēju. Un nekavējies spērt to nākošo soli un apliecināt viņu publiski ūdens kristībā. Un nepieciešams, lai tu katru dienu runātu ar savu debesu tēvu un lasi Bībeli, tev celsies ticība un atrod kādu kristīgu draudzi, kurā tu vari pievienoties un turpināt pieaugt Dieva lietās. Un runā ar citiem, ar saviem draugiem par to, ko Dievs dara tavā dzīvē. Nākošajā nodarbībā mēs runāsim par draudzes nepieciešamību, un ja tev šīs nodarbības ir bijušas par svētību, tad dod savu sēklu, arī savu ziedojumu, atbalstot debesu valstības darbu. Un tur konts ir draudzē River Rīga. Paldies katram ziedotājam līdz šim. Un Dievs ir tas, kas priecīgu devēju mīl, un Dievs neko nedara bez priecīga devēja līdzdalības. Sveicu visus, kas bija šodien piesaistījušies šeit tiešsaistē, un es te patīšu atpakaļ, lai tos varētu redzēt, kas uzrakstīja kādu komentāru. Sveiciens Elīnai un māsai Gunai no Tukuva brīnišķīgi, un tad arī Ance mums ir Irēna, un arī Ventspils māsa Solvita, un atkal reko Ance ir Evita, un māsa Solvita un visi pārējie. Lai Dieva prieks un mīlestība ir tavā namā šodien. Āmen!